Nu, Dr. Mauriņš, man tas bija tāds interesants piedzīvojums. Es pats esmu kinorežisors un producents, un varbūt Dr. Mauriņš nejūt, kad es viņu vēroju visu laiku. Kad es pirmo reizi pie viņa aizgāju, pirmais, ko es apskatījos, kāds izskatās viesnīca. Tur spēlēja džesu, man tas reiz tāda viegluma sajūta parādījās. Tad es viņu runāju, un es pilnīgi redzēju, kā es viņu runāju, bet cik viņš vērīgi skatījās uz kājām, uz monitoru un tam līdzīgi. Un kas man pats visvairākais patīk? Man patīk tas, ka es jūtu, ka cilvēks mīl savu darbu. Tālāk es aizgāju uz operāciju, un iedomājos operācijas, biju operācijas zālē, tur bija viss sterili un atkal skan džess. Un kad tas skan tā muzika, nezinu, kāpēc es jutos tik mierīgs, es tik pārliecināts esmu. Un tā kā man vēja operācijas taisīs 3 reizes dzīvē, ik pa 20 gadiem, tad pirmā bija operācija Krievu armijā, pēc tam es kāds 2 nedēļas lēkāju uz kruķiem. Nākošajā es jau taisīju vienā citā vietā Rīgā. Tur bija mazāk sāpīgi, bet 3 dienas es gulēju, bet tajā pēc Dr. Mauriņa operācijas es reiz tajā pašā vakarā jau aizgāju ar sievu uz restorānu, un mēs atzīmējām manu operāciju. Tā kā tas bija kaut kas šausmīgi interesants un tāds piedzīvojums. Protams, ka es no sākuma biju nobijies, jo mēs dzīvojam tādā interesantā laikā, kad ir maksas medicīna un ka tev ir tāda sajūta, kad jebkurš dakteris grib no tevis vairāk noplēst naudu, bet tieši pēc šīs operācijas man radās pilnīgi pārliecība, ka es nevienu kapeiku neesmu pavēlti iztērējis. Es esmu tāds cilvēks, kas aiziet pie 5 dakteriem, un tad izvēlos dakteri, nevis aiziet pie 1. Es skatījos, cik tas viss profesionāli notiek, es redzēju, cik tas patīkam viss notiek. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, tā jau ir pagājis vairāk kā 8 mēneši, es sajūtu citu dzīves kvalitāti.